Arī Latvijas gaišākie prāti katru gadu rada aizvien jaunus un unikālus produktus, balstītus uz dabīgām izejvielām. Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts ir privāta zinātniskās pētniecības institūcija, kura pēta Latvijas dabas izejvielas un rada uzturu bagātinātājus no dabīgām izejvielām. Tikai jāmācās visiem, visu mūžu, un ja tu mācies, vienmēr parādās jaunas idejas, kuras varēja, ja tu zini, kā to pārbaudīt, tad rezultāti parādās diezgan ātri. Bez šaubām, te ir tikai pozitīvi momenti. Mūsu asaras sviedrus un vispār kreņķus jūs neredzat. Uzņēmums ražo dabas produktus veselības uzlabošanai. Visi produkti ir ar pasaules novitāti, un to efektivitāte ir zinātniski pierādīta. Mēs prezentējam tirgu ap 20 oriģināliem preparātiem un ap 40 tējām no ārstnieciskiem augiem. Mūsu princips, kā es teicu, ražo to, ko neprot citi. Tas nozīmē, ka mums ir liels potenciāls eksportam. Katrs no produktiem ir aizsargāts ar patentu, un to izcelsmes izejviela ir no pašmāju ražotājiem. Produkts, ar kuru mēs sevišķi lepojamies, tas ir produkts, kas iegūt no sarkana biešu sulas. Inovatīvs produkts, mēs strādājam 5 gadus, lai ar diezgan egzotiskām metodēm izdalīt no sarkana biešu sulas tās labas vielas un tikt vaļā no kaitīgām. Pavisam nesen Biomedicīnas tehnoloģiju institūts organizēja preses konferenci, lai prezentētu savu jaunāko inovatīvo produktu Don't Sleep. Tas ir enerģijas dzēriens, kas ir radīts no dabiskām izejvielām un būtiski atšķiras no visiem līdz šim veikalos nopērkamajiem šāda tipa dzērieniem, jo nesatur kofeīnu un cukuru. Mums, kā zinātniekiem, jāzina aktualitātes, kas notiek medicīnā, kas notiek vispār sabiedriskā dzīve. Ar visādām dzērieniem mēs strādājam sen. Šo dzērienu mēs gudrojam 2 gadus. Tas 100% Latvijas produkts. Šeit izgudrot, šeit saražot, un šeit sākam, tā statuju šodien sāka tirgot. Ja, arī tā vietēja firma. Principā mēs bidam ekonomiku un domājam par mūsu tautas veselību. Speciālisti atzīst, ka šis inovatīvais izgudrojums ir ieguvums ikvienam no mums, īpaši autobraucējiem. Viņa iedarbība ir tā, ka viņa tonizē, uzlabo, mundrumu. Bioķīmiskā ietekme ir tāda, ka tas preparāts veicina smadzeņu mikrocirkulācijas uzlabošanos, veicina izdalīties acetilholīna vielas, kas mums smadzeņu, neironos dod signālus, ja, lai mēs, būtu, možāki, mundrāki, sekotu līdz situācijai. Un vēl papildu šiem fitopreparātiem ir ļoti daudz dažādi antioksidanti ietekme. Ja? Un tātad šis viss komplekss kopā, ir veselīgs, kurš mums nodrošina, iespēju neaizmigt ceļa laikā. Rīgas doma jau vairākus gadus sadarbojas ar Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūtu, nodrošinot institūta zinātniekus ar darba telpām, kā arī veidojot dažādas izglītojošas sadarbības projektus Rīgas skolās. Es profesoru pazīstu jau sen, un es uzskatu, ka ir vajadzīga šī ticība un pārliecība savām spējām, lai virzītos uz priekšu. Un, ja mēs runājam konkrēti par viņu, tad viņam, manuprāt, ir šī ticība. Un viņš meklē iespējas, kā Latvijas produkts, ābolus, bietes, burkānus, ko tikai veidojot, veselībai labus produktus. Tā pašā laikā viņam ir kāds vēl papildus lietas, kas palīdz uzlabot veselību. Un šī ziņā Boba Rīkenkungs atnāca apmēram gadu atpakaļ pie domas, teica, ka viņam vajadzīgs telpas, ka viņš grib attīstīt to. Mēs nācām pretī, mēs viņam iznomām, mēs atradām iespēju, un es to nebūtu nenožēloju. Es uzskatu, ka tāda cilvēka kā viņš varbūt ir Latvijas nākošā Nokia. Jā, varbūt kaut kādā daļā, un ja tāda cilvēka būtu vairāk, nevis viņš viens, bet kā 10, 15, es domāju, ka gan darba vietas, gan arī būtu iniciatīva. Un tas, kāpēc es esmu šodien šeit, jā, mēs personīgi un arī Rīgas doma viņu atbalsta. Institūts nākošajā gadā īstenos ar vien jaunus mērķus. Mums jāattīsta ražotne, tas ir mūsu strateģiskais jautājums un uzdevums. Mūsu portfels ir pilns ar jauniem produktiem, jaunām tehnoloģijām. Uzņēmums cer apgūt Eiropas finansējumu, lai spētu attīstīt ražošanas jaudas. Mums ir ļoti daudz pasūtījumu no ārzemēs, kurus mēs jau principā nevaram, nav spējīgi īstenot. Bet, kā redzat, mēs esam optimisti un tad es domāju, ka viss būs labi.